Esiet sveicināti podkāstu un eksperti skatītāji, klausītāji. Nepagāja nemaz tik ilgs laiks, divas nedēļas, kopš esam atpakaļ. Kārlis Kamarovskis, Andris Auziņš. Sveicināti! Sveicināti! Tie, kur lika, ka atkal būs 3 mēnešu pauze, jūs zaudējāt. Mēs sakoncentrējamies un satikāmies atkal krietni ātrāk šoreiz. Jā, es pat esmu patīkami pārsteigts. Vai ne? Man likās, ka būs daudz lielāka tā atstarpe. Ņemot vērā, ka starp tām iepriekšējām epizodēm bija 3,5 mēneši un tad 2 mēneši, ka mums tās pauzes tādas lielas un pamatīgas. Bet vienkārši aktualitātes lēnām sāk ieskrieties gandrīz visos sporta veidos sezonas, līdz ar to tās aktualitātes ir daudz un ir karstas. Dažas sezonas jau beidzot. Arī to skaitā. Jā. Tā kā visu laiku sportā ir tas nebeidzamais cikls. Visu laiku kaut kas notiek, un tāpēc mums ir par ko runāt. Mums dīvaini ekspertiem. Ārā paliek augstāks, un tie sporta veidi, kas telpās sportot, tie tagad sāk. Lūdzu, beidzot kaut ko darīt. Nepiemini to augstuma faktoru. Man mājās nav pieslēgta apka, kur man augsts ir. To jau nevajag. Nē, zini, no rītiem ir neumalīgi. 2 grādi? Tieši tā. Vakar braucu mājās. Nē, man nebija 2, man bija 3 grādi. Man pirmo reizi šajā sezonā iedegās mašīnā, ka ir ledus. Iespējams, ka faisā. Apstulbu pirmajā brīdī. Kas notiek? Kāpēc viņi pīkst? Kas ir? Es redzēju, tiktu, kā arī viens čalis bija smieklīgi. Tādu video uztaisīs tieši par šiem laikapstākļiem. Viņš sacīja, kā tas nāks, ka varbūt jau oktobrī būs ziemas riepas jāliek. Kā? Es esmu uz 20. datumiem rezervējis sev laiku. Tā kā es ceru, ka līdz tam vēl nebūs jāliek. Man ap 20. oktobri samainīšu riepas. Tā kā jūs arī, tie, kur brauc ar automašīnu, tad esiet uzmanīgi. Diemžēl, laikam, ir jārēķinās. Realitāte, Latvijas klimatiskās zonas realitāte. Bet par riteņiem. Mēs varētu kādu riepnieku sarunāt, lai atbalstu mūsu raidījumu. Jā. Ja tev patīk podkāsts un eksperti, un tu pārdod riepas, vai tev patīk autolietas, mēs esam gatavi sadarbībai. Kad šrots varētu lietot rezerves daļas un lietot riepas. Mašīnas, kaut kādos mini-rallijos, kur tu tagad nesen biji, varētu būt. Jā, mierīgi, nekāda problēma. Mierīgi, tā kā. Varam kaut ko sarunāt. Labi, sāksim varbūt ar tādu, neteiksim, pašu svaigāko aktualitāti, bet kas pāršauc Latviju un Latvijas sportā vēsturē. Veids, kāda atkal skaista ieraksta bija Anete Sietiņa un aizvadītais pasaules čempionāts vieglatlētikā. Pirms tam daudz runāts par to, ka Latvijā tā vieglatlētikas sistēma ir kāda tā ir dažādas problēmas, vai šis panākums, ko Anete paveic, tas tā kā nedaudz atkal pacēla to Latvijas vieglatlētikas prestižu, vai tieši otrādāk tas nedaudz atkal nomālēja un aizmēlēja tās problēmas, kas ikdienā tur ir. Bet mums jau ar sistēmu nav jau tur nekas šausmīgs slikts, visas valsts mokās precīzi ar to pašu, ko mēs tur uz vienas rokas pirkstiem saskatāms valsts, kuras to nemokās, un tās lielākoties ir lielās, kur vienkārši nenormāli daudz atlēti ir, un viņi to dara, un tad mēs uz pasaules čempionātu atbrauc 3 labākie no viņiem, laikam viņiem apakšā tur ir, 500 tādu pasaules klases līmeņi tādi paši, gandrīz vai. Tā kā nav jau mums tur nekāda baigā bedra, es domāju. Tā ir vieglatlētikas realitāte. Bet Andri 4 tikai sportisti pasaules čempionātā visu laiku mazākā delegācija. Anete jau neparāda to, ka mums nav bedre. Anete vienkārši atkal pierāda to, ka šķēpmetēji, tā ir tā mūsu firmas zīme. Firmas zīme, tā ir niša, kur mēs varam pasaulē kārtīgi sacensties, kad nav mums 400, nekad, es domāju, nebūs arī 100 metru sprinteri, kas pasaules čempionātā var cīnīties. Tā kā tur viss ir cool. Ritīgi malets, bet vienkārši parādīja to, kāda ir realitāte, ka mēs varam pasaulē būt starp labākajiem tajos tehniskajos sporta veidos, kur nav vajadzīgi tur augstkalnus un vispārējais tik ļoti, kur ir tehniski pareizi jāizdara. Un Anete man ritīgs priekš, jo es biju 23. gada pasaules čempioni Budapeštā klāt. Viņi palika soli no medaļas. Kur viņi palika 4. vietā. Koka medāli. Pēdējā metienā turās Litla viņu apsteidz, un nobīdījis 4. vietu. Un tagad atkal Anete pirmspēdējā metienā tur vienkārši paņem, uzmet, ielaužās pirmajā trīniekā un pēdējā metienā. Tā kā pilnīgi apgriezt. Tā kā tas ir baigi superīgi, ka viņi bija un pierādīja to, ka viņi ir riktīgi psiholoģiski noturīgi. Un ko vēl es gribu, pateikt, ka šitais rezultāts, tas jaunais personiskais rekords 4,64, viegli atcerēties. Tas viņai nav griezt, es tā domāju. Paskatāmies, piemēram, Budapeštā viņa vēl meta no soļiem. Viņai bija savainājums, viņa bez pilna ieskrējiena. Tagad mēs redzējām, ko viņa dara, kad viņa reāli, tā ir vesela un
var mest no... Bet viņai papēc esot sāpējis. Nu, protams, šķēpmetējiem viss sāp. Labi, tas ir traumatisks. Tās slodzes, kas iziet cauri ķermenim, tā ir tāda, ka tev nevar nesāpēt. Jā. Tā kā, tā ir tā realitāte. Un tagad, kur viņa pilna ieskrējienu, lūdzu, personiskais rekords, Jānis, to es arī gaidīju īstenībā, ka... kā Anēta izskatīsies, tā, ka viņi varēs ar pilnu ieskrējienu darīt, jo tie iepriekšējie gadi, arī 23. gada pasaules čempionāts, un tur viņi no soļiem to taisīja. Ja, tādiem parastiem cilvēkiem, kas skatās pa televizoru ekrānu, ja, šķēpmešanu uzreiz skaidrs, viņi jau metīs tuvu. Nē, īstenībā no soļiem Anēta arī, tik daudz viņu no medaļas pasaules čempionātā atpalika. Tā kā, tagad ir skaisti, tur forši, man patīk. Man liekas, ka fenomenāli šķiet 4 cilvēku delegācija, mazākā kāda mums ir bijusi vēsturē. Un no 4 atlētiem mums ir 1 sudrabs. Man liekas, procentuāli, pasties, 25% iespējamība, ka ir medaļa. Man liekas, fenomenāli pret to, cik mēs mazi esam. Un tāpat laikā arī Valters Kreišs, kurš cīnījās ar traumu, nostartēja objektīvi savā spēju līmenī. Ja runājam par visiem 4, kas aizbrauc uz pasaules čempionātu, tur ir jāpriecājas principā pa visiem. Valteru, es gribēju, lai viņš ir uzlāts augstāk, bet pat tas salauztais papēdis tur vēl aizvien. Tieši tā, viņam jau trauma patraucēja. Aivos Augriezis, man liekas. Jāpriecājās, ka Valteris U23 čempionātā tika pie medaļas. Uzreiz pēc tās papēžu traumas, jo tas viņam bija galvenās šosezonas sacensības. Jā, svarīgi, lai viņš labu sastāvā tiktu. Tas ir finansiālais atbalsts. Tāpēc es saku, ka priecājamies tiešām par to, un šitais pasaules čempions atkal bija tāda vienkārši pieredzīts, tā kā ķeksītis viņam. Un es ceru, ka viņam būs vēl labāk. Bet, ja runājam par visiem, arī ieskaitot Valteru, Valters varbūt gribētos vēl bišķi, lai būtu tomēr pielicis vēl centimetrus, bet vispārējie nostartēja tiešām Sirmā arī pēc traumas. Līna beidz, viņa tur pirms pāris mēnešiem nevarēja pacelt roku. Jā, tieši tā. Nav viņai pārmest neko, un arī Raivos Augriezis, manuprāt, ļoti, ļoti pieklājīgi nostartēja. Raivo izcili tajos 3-5 kilometros tur cepari nost viņam savā ritmā. Tev bija iespēja komentēt. Jā. Tur tiešām arī Modris Liepiņš, ar kuru mēs komentējam, viņš teica, ka baigais malecis ir Raivo to karstumu, to mitrumu, drosmīgo, kas Tokijā tur bija tajos izturības sporta veidos, un turklāt Raivo nepārķēra sākumu. Viņš viņš tur sākumā bija ap 40 vietu, atceros, skatījos. Mums viņa ļoti maz parādīja. Tieši tā iemesla dēļ, ka viņš sāka lēnāk nekā citi. Un tad beigās, kad es skatos, man likās, ka tajos laivu rezultātos dzīvojos, ir kļūda. Kad nevar taču tā būt. Es pirms tam skatījos, viņš tur 40. un atpalika jau no tās grupiņas, kas vēlreiz refrešo un skaties, vai pareizi akurāti informācija. Skatos, taisnība, tā ir tiešām taisnība. Tā kā tur arī 24. vietas ir ļoti, ļoti labs sasniegums čalim, kurš nav profesionāls. Kuram arī debija pasaules čempionātā galā. Jā, kurš pirmo reizi vispār tika. Atceramies, viņš Romā, Eiropas čempionātā. Tā bija pirmā reize, ka viņš soļoja. Es neatceros. Katrā ziņā arī Eiropas čempionātās viņš pat nebija tā baigs ticis, un arī Romā viņš tur labi sev parādīja. Tā kā tur, es domāju, ka Raivo varētu būt tā kā aķis lupā, ka varbūt arī ar šāda veida treniņu procesu, kāds Raivoja, ka viņš ikdienā strādā un savā brīvajā laikā trenējās, ka, es domāju, ka tur tāds 20 pasaules čempionātā, varbūt kaut kādās olimpiskajās spēlēs, nav nemaz tik nereāls īstenībā, ka tur tā bāze ir ielikt ļoti labi. Man liekas, mēs aizmirstam arī, ka Valters Kreišs, viņš vēl gados jauns sportists ir. Viņš pavisam nesen šī gada sākumā laboja Latvijas rekordu, vai ne? Un arī viņam tā bija debija pasaules čempionātā. Jā, tas Latvijas rekords bija 27 gadus, 37 ļoti ilgi nepārspēts. 87. gadā. Jā. 87. gadā tur bija uzstādījis, tā kā Valters ir jaunais rekordists. Viņam arī forši tas, ka tā līkne iet uz augšu, un es domāju, ka jāsaved tā veselība kārtībā un jāpieliek mazliet tas ātrums. Es domāju, potenciāls viņam ir ļoti labs. Būsim godīgi. Viņš ir viens no potenciālākajiem, labākajiem Latvijas jaunajiem vispār atlētiem. Jā, bet Valteram ir vēl viena tāda lieta, ka viņš ir īstenībā ļoti interesants čalis. Viņš manā skatījumā arī atbalstītājiem varētu būt ļoti interesants tīri sevis pasniegšanas veidā, jo viņš ir ar savu odzīti. Viņam ir savs humors. Jā. Tāds stoiciskais miers, viņa izstarot, man liekas, tas tā viņam baigā. Katrā ziņā arī tādiem atbalstītājiem, tur kaut kādiem, kas gribētu kaut kādās reklāmās viņu izmantot, es domāju, ka viņš varētu būt ļoti, ļoti pateicīgs. Atceros, ka
Viņš gāja to Latvijas rekordu gada sākumā. Par Red Bull, jā. Jā, par Red Bull. Tas bija tik labs. Kā viņš arī izstāstīja, ka viņš tur rakstījis, jau bija Red Bullam, nebija interesants un tā tālāk. Tā kā es ceru, ka arī kaut kas tāds, tāda mēroga uzņēmumi atbildēs viņam un painteresēsies. Maize ir jāpelna. Ko viņš dara? Vieglatlētikā jau ir grūti ar to maizi. Ja vien tu Ir neesi jau tā lieta. Armands Duplantis, kurš kārtējo reizi labo pasaules rekordu, un tad tur saņem 100,000. Ja? Tas arī ir 100,000. Top atlētam, tas jau nav baigi daudz. Paskatāmies, kādas naudas ir futbolā, basketbolā. Tur jau tā lieta, ka tas nav daudz. Tur miljoni. Jā, pašā hokejā ir vairāk krietni tās naudas nekā vieglatlētikā. Tāpēc ir tā, ka tev ir tie privāti atbalstītāji un tev ar kaut ko viņi ir jāpaņem. Tāpat Līda mūsu pieminēja, cepurnos, ko viņi sasniedz īstenībā pasaules čempionātā. Viņi ir viena no tām arī mūsu atlētēm, kas nenormāli smuki strādā arī sociālajā vidē uz saviem atbalstītājiem. Jā, tur var redzēt, tie video tiešām ir kvalitatīvi. Viņa piestrādājusi, ir izdomā un teiksim, tā atpelna. Jā. To ieguldījumu katru. Ko tie atbalstītāji arī viņai tur piešķir. Tas ir baigi jāmācās. Bet es saku, Valters ir ļoti interesants tādā ziņā, ka ja teiksim, kāds sponsors atbalstītājs varēs viņu atvērt, tur var tiešām ļoti, ļoti labs saturs veidoties. Lai mums nav tā tikai, ka dažs labs saka, ka mēs te tikai cukuru lejam ausīs, tā teikt, tikai saldas runas. Tomēr 4 sportistu delegācija, ņemot vērā, cik masveidīgi ir vieglatlētika Latvijā. Un es pats esmu piedzīvojis klātienē, teiksim, Sportlanda kausa U14, U16 vecuma grupās. Tur te 1000 dalībnieki ir. Tad kāpēc mums no 1000 ir tikai 4? Es esmu arī braucis uz šiem U čempionātiem Latvijā. Man arī ir nesaprašana. 400 metri vai 800 metru skrējiens. Tur U16 atceros, bija Ogrē pirms dažiem gadiem, 2, man liekas, iespējams. Ja. Tur tā, ka pietrūkst dalībnieki, lai pilnu skrējienu nokomplektētu. Uzreiz ir fināls skrējiens. Ja. 60 metru. Tajā pašā laikā 60 metru sprintā tur ir 4 priekšskrējieni. 40 priekšskrējieni, ja ne pat vēl vairāk. Un tad domā, pagaidi, piedodiet, mēs neesam Amerika, Jamaika, Lielbritānija. Neesam. Kāpēc mēs vairāk neejam uz to? Piemēram, tu esi redzējis kādu Norvēģiju, tur pasaules čempionātā 100 metru sprintā? Tā uz sitienes tā nevar pateikt. Viņi ir sapratuši to, ka, piemēram, sākot no 400 līdz 1500, tas ir tas, kas ir viņu jājam zirdziņš. Piedodiet man, mums ir tas pats. Protams, ir atsevišķi cilvēki, kuri tiešām tos 200 metrus var noskriet, jā, un mums ir arī pietiekami labi līmeņi, talantīgi džeki, kuriem aug rezultāti arī šajā te īsajās distancēs, bet es pat nezinu, ko vainot. Es esmu runājis arī ar treneriem par šo te. Treneri atklāti pasaka, ka tas ir grūtāk. 400 skriet vai 800 skriet, tas ir grūtāk vienkārši. Un es nomotivēju to bērnu, es nevaru likt viņam visu laiku mocīties, jo būtībā, lai tu kaut ko sasniegtu tajā distancē, tev ir nenormāli visu laiku jāmokās, un tu nevari to motivāciju noturēt. Jā. Ja tu gribi šīs vidējās distances skriet, 60 metros, 100 metros ir daudz vieglāk to motivāciju noturēt bērniem, un tas ir vieglāk vienkārši. Labi, tāda... Protams, vieglāk arī tas nav. Līdz kaut kādam līmenim tas ir vieglāk. Jā, pēc tam, ka tev tur ir jāaudzē muskuļu masa, bet jāsaglabā muskuļu ātrumu, tur jau visi zināt, tas nav vairs viegli. Jā. Bet, teiksim, tādā bērnu līmenī tas ir vieglāk vienkārši. Un bērni labāk izvēlās šo ceļu. Tā kā, tur arī jāstrādā. Piemēram, Vieglatlētikas savienība, ko var ietekmēt? Īsti neko. Mums jau viss tas iet caur sporta skolām. Ja? Kur bērns ir pieteicies? Savienībai ir tā nauda, tik viņai ir. Jā, bet ko savienība var sporta skolā ietekmēt? Neko viņi nevar ietekmēt. Un kur bērns ir pieteicies, kur grib vecāki viņu vēst, tur arī viņš iet. Treneris jau var runāt ar vecākiem, lūdzu, šeit ir potenciāls uz 400 vai 800, jā, bet tas jau, tu jau nevar. Mums ēdojās situācija, kad ir jaunatnes mačos, tagad tu sāki 60 vai 70, 60 metru priekšskrējienu un tālākšanas sacensības 3 vai 4 stundas, jo tās ir tās divas ejošākās disciplīnas, principā jauniešiem tālākšana un sprinta distance. Jā, tā kā ir tā, ka varbūt mums vajadzētu kaut kā līdzīgi kā Norvēģi, kuri sapratuši. Protams, viņiem arī ir tur sprinteri un tā tālāk, bet es runāju par tādu redzamākajiem tādiem Eiropas pasaules klases atlētiem. Viņi ir sapratuši to, ka tās vidējās distances tas ir. Tas viņu jājām zirdziņš. Tas ir jājām zirdziņš, jā.
atkal es negribu būt rasists, jā, bet tas ir balto cilvēku. Jā, teiksim tā. Mēs negribu būt, bet tu biji. Mēs pastamies paši visus finālus pēdējo 10 gadu griezumā, cik ir Eiropieši bijuši. Kaut kāda ir, bet tieši Eiropīdās rases, jā. Sprinteri bija Francijas bija viens labs. Jā, es aizmirsu viņam uzvārdu. Tas ir fenomeni atsevišķi, jā, bet būtībā tur jāmaikieši amerikāņi tumšādēnē, viņiem ir no fizioloģijas, viņi ir ātrāk uz tiem sprintiem. Tā ir tā lietiņa, kas varbūt ir tā, un plus vēl tur runā par to sistēmu, kad bēdra. Nav jau mums tā kāda bēdra. Tur pastāvēs un viegli, kā mums daudz bērni jaunieši trenējas, tas ir baigi labi. Masveidība ir katrā ziņā. Zini, ko es vēl gribēju? Mums vienīgais mīnus ir tāds par to sistēmu varbūt, jā, ka mums tā sistēma būtībā ir uzbūvēta kaut kas ļoti līdzīgs tām lielajām valstīm, kur ir baigi daudz lielās kompānijas, kas var arī to saņemt atbalstītāju un normāli trenēties, un to es nodrošināts, un var tikai to darīt. Jā. Bet mums jau tas tirgus ir tik maz, ka mēs to nevaram. Jā. Tāpēc mums vajadzētu vairāk iet tādu itāļu ceļu. Piemēram, itāļus to Eiropas čempionātu, kas bija. Viņiem ir klubu sistēma, turklāt viņiem visi vieglatlēti ir iekšlietās, arbijā un tā tālāk. Viņi arī reāli dienē, jā, un tad lūdzu, tas šeit arī ir tā, ka, viņiem ir nodrošināts viss, jo tu paskaties arī medaļu sadalījumu, piemēram, Eiropas čempionātā un pasaules čempionātā, itāļi. Tur vienkārši visiem acis sprākst ārā, kā tas ir iespējams. Jā. Bet viņiem ir šāda veida sistēma. Un, plus vēl arī viņiem ir atļauja privātos kaut kādus sponsorus piesaistīt. Protams, ar atrunām, jo tur tomēr, ja tu esi iekšlietās... Kaut kādi nosacījumi, jā, tur var, jā. Tā, tad, tas ir varbūt tas ceļš, kurām mums būtu vairāk jāiet, bet tas atkal ir valstisks līmeņa jautājums, vai mēs gribam redzēt atlētus mūsu šajās dienas struktūrās. Jā. Piemēram, Roberts Glāzers šobrīd ir valsts aizsardzības dienestā, jā. Viņam arī citu variantu nebija. Vienkārši, lai turpinātu trenēties, jā, viņš ir izgājis visu to apmācību, viņš ir bruņotajos tiesas spēkos, tad jācer, ka viņš tur arī paliks un varēs arī to savu potenciālu realizēt. Jo tik laba arī tāda video distanču skrējēja mums sen nav bijis. Jā. Neteiksim tik laba, bet tik ar tādu potenciālu. Jā, mums ir bijuši krietni labāk, bet ar tādu potenciālu, kāds ir Robertam. Vēl tādu pats sev pretargumentu, ko es teicu, ka ne bedra mums 4 atlēti, bet vēl jāatcerās, ka vieglatlētikā ir ļoti augsta normatīva. Šobrīd ir beidzies sportistu turisms, vienkārši, lai tu vispār pat tiktu pasaules čempionātā, tev ir tāda atlase, un pat top valstīm, kur mēs nerunājām par 10,000, bet 100,000 varbūt vieglatlēti, viņi pat nevar atlasīties uz pasaules čempionātu, vienkārši tie normatīvi ir tik augsti un augstvērtīgi. Starptautiskā vieglatlētikas federācija, jā. Viņi jau ir nogriezuši kopējo dalībnieku skaitu. Viņš vairs nav tik liels, kā agrāk bija. Jā. Viņi ir sakompresējuši tās sacensības īsākas, jo arī es pats, kad vēroju vieglatlētikas čempionātu un arī senāts komentēt, tāpat parunāties ar ekspertiem, ar kuriem es komentēju, tad tā ir, ka vieglatlētikas tā savienība ir sapratusi tās tirgus tendences maiņas, ka sesiju tur 6 stundu garumā vairs neskatās cilvēku. Viņiem ir garlaicīgi. Kompresētāk. Piemēram, ko dara Dimantlīga. Dimantlīga 2,5 stundas un visas sacensības beigas 3. Cik es nezinu, tas formāts. Viņi ļoti kompresēti. Kā kurā, bet viņi ļoti, ļoti kompresēti visu to dara. Un sacensības varbūt sākās mazliet ātrāk, bet televīzijā tev kādā starpā starp priekšējiem parāda to, kas reāli īstenībā 4 pa dienu tur noticis. Ja, kādā, piemēram, vesermē. Tāda translācijas producēšanas un viņi ir daudz kompaktāk. Un tad, protams, Starptautiskā vieglatlētikas federācija arī samazinājusi kopējo dalībnieku skaitu. Attiecīgi jāpaukstina normatīvi, lai neatlasītos tik daudz sportistu. Un, tā arī ir. Un šobrīd ir tā, ja tu kvalificējies ar saucamā A normatīvu izpildot kvalifikācijas normu, piemēram, tur šķēpmešanā, tas automātiski tev nozīmē to, ka tu esi medaļu pretendents. Jā. Jo, šajos, piemēram, mešanas disciplīnās vai te pašā kāslēkšanā, ja tu esi normatīvi atbrauc, tu esi reāli top 3 kandidāts. Jā. Jo ļoti maz sportisti vispār izpilda to kvalifikācijas normu. Jā. Vēl viens arguments, ka varbūt ne viss ir tik slikti, kā tas izskatās, ir mūsu jaunatnes atlēti vai jauniešu atlēti. Tātad šajā vasarā Eiropas jaunatnes olimpiādē pietiekami daudz medaļas. Brenda Džiljana Apsīte mums ir talantīgā. Tad vēl mums ir Adriana Krūzmana, kas ir pietiekami talantīga dāma. Adriana arī, viņa pie Viktora Lāča tagad trenējās 2. gadu, manuprāt. Viņa, man liekas, tagad ir Amerikā, ja es nemaldos. Jā, viņa aizbrauc uz Ameriku, bet viņa pārgāja pie Viktora Lāča. Viņa taču bija augstslēcēja. Tagad viņi ir talantīgi tālēcēji. Tālēcēji un trīsvalsts viņam tagad, bet viņi bija augstslēcēji pirms tām, jā.
Tā kā tur arī tās disciplīnas var mainīt. Ja tu aizgāji, atkal paturpinot to tēmu, ja tu aizgāji tur sākumā uz sprintu, tas nenozīmē, ka tu tagad esi tikai sprinteris. Tu vari specializēties. Protams, tu pēc tam vari arī. Tev nevajag tikai tur tagad būs tikai tās. Tas ir arī tāds pierādījums. Ieva Malniča arī sprinteri jaunā talantīgā. Tā kā es teiktu, ka mums tie jauniešu atlēti ir. Tā kā nav tā, ka ir šausmīgi briesmīgi. Un, jā, ir bijis kaut kāds vakums kaut kādā laika posmā, bet varbūt tas līdzīgi kā basketbolā, ka ir kaut kādi gadi un paudzes, ka tomēr ir tie talanti nāk. Viņi varbūt nav vienā brīdī, saka, tur 1-2 gadi ir tukšāk, bet pēc tam atkal nāk nākamie. Tā pēctecība ir. Nav tā, ka ir vienkārši tukšums, vakums, viss ir slikti. Vienīgais tas, ko mēs runājam, ja tāds galvenais, rezumējot šo visu, ko mēs sakām, ka ir milzīga tā masveidība, ka gribētos varbūt vēl labāk. Jā, bet tie rezultāti pasaulē ir tik augsti. Un, padomē varbūt arī mazliet plašāk, ko sabiedrība iegūst. Piemēram, sportists. Tāpat Adriāna tagad aizbrauks uz Amerikas Savienotajām, izmācās, atbrauc atpakaļ. Viņi turpina sportot, bet viņi turpina sportot tādā Eiropas čempionāta līmenī, ka viņi tur aizbrauc. Tur desmitniekā varbūt ir. Jā. Vai arī viņi turpina sportot, viņi, piemēram, 15. ir, jā, bet viņa strādā labu darbu, attīsta savu uzņēmumu, piemēram, kāda ideja viņai tur ir, kāds kontakts no Amerikas. Kaut ko tam līdzīgi, jā. Un tad domājam, sabiedrībai noderīgāk. Kurš variants, jā? Un viņi ir, piemēram, pats sev uztur, turpina trenēties, bet, varbūt, tur nav tik augstie rezultāti, jā. Vai arī viņi tur iet uz visu banku tikai to dara, jā. Un tur ir mazliet labāk rezultāti. Tā kā šeit jau arī tīri tā. Protams. Labi. Manā skatījumā tur var paskatīties dažādi, bet vieglotiem es saku, viņi visi tur dara to tikai tāpēc, ka viņiem tas patīk. Viņi mīl to. Neviens tur naudā nemazgājās, teiksim tā. Mūsu kolēģi Raimonda Gekiša sižetā pirms nedēļas sporta studijā arī, manuprāt, neatceros, kurš no vieglatlētiem to teica, bet ka tas ir mežonīga sirdslieta un tā ir nodošanās un ka tomēr pāri visam ir tā mīlestība par to sporta veidu, un tas ir tāds entuziasms, ko nevar izmērīt nekādā mērā. Un par to mums jāpateicās mūsu vieglatlētikas treneriem, ka viņi to mīlestību ir ieaudzinājuši tajos mūsu sportistos. Un tas jau pats galvenais, vienalga, vai tu skaities profesionāls vai neskaities profesionāls, ja tu dari to un, pēc darba tur aizēji izdari tās lietas, to savu augstumu patrenē vai tālumu vai paskrien vienkārši attiecīgi savējos patrenējies, tas taču ir vienalga. Ja tu to mīli. Veselīga sabiedrība jau ir tas pamata nostādnē, kādai vispār vajadzētu būt. Tas vieglietīgs koncepts, viņš jau ir tieši superderīgs tieši šim konceptam. Tagad minēju. Tā kā priecāsimies par tiem pāris sportistiem, kas mums ir tajā pasaules līmenī. Un nevajag arī. Tā nākotne nemaz neizskatās tik drūma. Viņi pirmkārt neizskatās drūma, un otrkārt nav jau tur nekāda bedra. Vienkārši ir pārrāvums vai pārtraukums, varbūt tā mēs to varētu. Varbūt tā varētu teikt, tādiem vidējās paaudzes, varbūt tādiem sportistiem, jā, kad, tādi Anetes vecumā sportisti, mums ir tik, cik ir. Lielākā daļa ir aizgājis varbūt uz tādu tiešām entuziastu ceļu, jā, un veido savus sporta klubus vai savus komunas, jogins, Bet kas arī ir superīgi. Tas ir vienkārši superīgi īstenībā. Ja tā mēs padomājam. Tautas sports arī vajadzīgs ir. Bet tur jau tā lieta, un tā taču ir viena no izglītības un ministrijas prioritātēm. Prostajām prioritātēm. Sports un veselība roku rokā. Liekot tādu garu un plašu un treknu daudz punkti, ejam pie riteņiem, runājam par riteņiem pašā raidījuma sākumā, bet tagad parunāsim par velosipēdistiem. Mūsu izlasē, kā veicās ļoti eksotiskajā un ekstravagantajā Ruandā. 5. vieta, Toms Skuiņš. Es domāju, ka mēs pat nespējam līdz galam novērtēt, kāds tas ir sasniegums. Kā? Varam? Nē, es un tu mēs varam, bet es domāju, pagājušais gads jau bija tāds pats. Nē, viņam bija 4. vieta. Pagājušajā gadā, šogad ir 5. Bet top 5. Pagājušajā gadā Olimpiādē viņam bija 5. vieta arī. Pagājušais gads jau viņam bija vēl spožāks. Bet es vienkārši domāju, ka mēs nesaprotam. Tie, kas varbūt riteņbraukšanai un vispār sportam mazāk, sako līdzi, tur vienreiz izšāva, vienā gadā viss salikās. Bet pasties, viņš to līmeni. Reāli visu laiku tur jau tā lieta. Viņš ir reāli pasaules riteņbraukšanas elitei, turpat blakus. Ja šobrīd riteņbraukšanā nebūtu Pogačars un Evenpuls, tad Toms būtu medaļās. Ne jau Toms būtu medaļās, vienkārši tie divi džeki, tie ir
Es nezinu, nu, Kādi pārcilvēki. viņi ir vienkārši pārcilvēki, jā, ar tiem dotumiem, ar to savu trenētības pakāpi, jā. Nu, tur... Īpaši Slovēns. Robots kaut kāds. Tas ir vienkārši neiespējami. Nu, šobrīd nav neviena, kas viņus vispār var apspēlēt. Jā. Ne taktiski, ne fiziski. Jā. Tur pat īstenībā taktiski nav pat ar viņiem jēga cīnīties, jo vienkārši fiziski viņi aizbrauks prom. Nu, es saku, viņi pārcilvēki. Nu, tādi, jā. Ja nebūtu viņi, nu, Toms būtu reāli pasaules trīniekā. Nu, jā, tieši tā. Viņš šobrīd ir elitē, kas liekas. Protams, un, jā, bet īstenībā par to Tomu arī sasniegumiem es te vienu radio pārraidi arī dzirdēju. Tur bija tas tā kā sporta apskats un izstāstīja par riteņiem. Kā tur bija? Jā, bija par Rīgas derbiju izstāstīja. Nedēļas nogales apskats par Rīgas derbiju izstāstīja par riteņbraukšanu diezgan plaši par junioriem. Kā Jakobsonam tur gāja, diemžēl tur izstājās, bet tā ļoti plaši tur bija tiešām. Un tad tā, Darām ejot, Tomas Kuņai 5. vieta. Pasaulē. Okay. Nē, labi, es varbūt saprotu, ka tas bija, svētdien viņi arī brauc, jā, varbūt tas bija laika trūkuma dēļ, kad, nevarēja plašāk reportāžu. Jā, bet tas man tā arī tā mazliet pagaid, bet nopietni, Tomam tur apmēram viens teikums, nē, tā nedrīkst vienkārši. Jo, man liekas, ka arī tādā Latvijas vidējā sportā tāda sakotāja līmenī mēs Tomu nenovērtējam. Es arī piekrītu, tāpēc es tik provocējoši to jautājumu arī uzdevu. Paldies Dievam, ka mēs ka viņš saņēma un bija nopelnījis to Latvijas gada balvā. 3 zvaigžņu to. Jā, 3 zvaigžņu to ķieķelīti. Jā. Un tas, manuprāt, bija nenormāli pareizi. Es arī es balsoju vai nebalsoju? Bet es katrā ziņā teicu, ka Tomam jādabū, ka piedod Kristaps Porziņš ar savu NBA titulu, bet Tomam bija jādod. Un, labi, beigās tur bija ļoti dīvais lēmums, ka diviem bija, bet tas tā. To jau mēs toreiz izrunājām. Varat sameklēt un apspriest. Tas man bija ļoti liels prieks tiešām, ka Toms dabūja to gadu balvu sportā, ja, ka viņš ir gada sportists, jo tādā vidējā līmenī, man liekas, ka galīgi nenovērtē, ko tas Toms dara. Vienam pašam par riteņbraukšanā cīnīties tagad pasaules čempionā kaut kādā Ruandā, kur neviens nav bijis tur. Jā. Turklāt no tā bara 165 laikam jāstartēja. 30 tikai sasniedz. Jā, tas jau vien ir kaut kāds, liekas, kaut kāds triatlons vai kas tas bija. 6,5 stundas, man liekas, jābrauc. Un tur ir lielās valsts ar komandām, kurām ir taktika. Finanšu resursi, kādi viņiem ir. Un Toms viens pats, būsim godīgi. Kristīnēlans apslimis. Vēl Bela Hvoščiks kādu brīdi vēl turējās. Jā, Kristiāns cīnījās pēc Pluto. Jā, pelotona aizmugurē tur, jā. Bet tas arī viss, jā. Bet būtībā Toms bija viens pats. Man liekas, ka Tomam ne tikai tās viņa fiziskās spējas, tīri riteņbraucējas spējas to atļauj, bet arī tās tīri komunikācijas spējas. Vienkārši tas, ka viņš ir super foršs čalis. Jo citādāk es neticu, ka viņš varētu viens pats noturēties un šādi izspēlēt visu. Es domāju, ka viņš tur ar savas komandas biedriem, jā, ar džekiem, kuriem viņš brauc citās komandās kopā, vienkārši, viņš jau tajā elitē brauc pietiekami ilgi, ka viņam ir paziņas jau draugi no citām komandām, ka tur viņš, manuprāt, bija saslēdzies ar kādiem saviem zināmiem džekiem, sarunājis, ka, maucam tagad tā vienā, uzdodam tempu. Jo mēs arī redzējām, ka Toms jau arī tajā ķērāja grupiņā, viņš jau bija viens no tiem iniciatoriem, kas to darīja. Bija Pogačovs, viņš bija pirmais, tad bija Dānis un Hīlijs no Īrijas. Tas bija tā kā 1, 2, 3, un tad bija tas nākamais, 3. pelotons, kur bija, 8 vai 9 braucēji, un reāli Toms izgriez pogas visiem tiem pārējiem no tā trešā trīnieka. Toms jau bija iniciators, lai izveidotos tā mazā ātrāviena grupiņa no kopējās grupas. Jā. Viņš jau bija tas iniciators, un es saku, tur, manuprāt, arī tie tās cilvēcīgās īpašības, ka Toms māk vienkārši sarunāt un vienoties ar konkurentiem par vienu kaut kādu nopietnu mērķi. Ja mēs paliksim šitien džeki, mēs visi būsim tur 25. vietā. Ziniet, kas mums aiz muguras ir. Pogačovs, tad bija Everenpools, tad bija Hīlijs, un tad bija, man liekas, bija tas Dānis, un tad bija tāds bija tas pirmais piecinieks. Bet vienalga, saka, top 5 pasaulē. Es saku, tur ir tā, ka vienkārši Toms māk sarunāt, man liekas, un izdomāt, saķert tos īstos brīžus, ja, kad ir jāstrādā, jo
Es saku, tie riteņbraucēji, viņi taču saprot, arī Toms saprot. Ja aizbrauksim šādi visi grupā, ja, un tur aiz muguras ir pāris sprinteri, kas tur arī aiz muguras sēž, viņi taču izpilgās mūs. Taktika jau baigi, tā kā ir svarīga arī riteņbraukšana. Es domāju, ka to daudz arī tāda parastā sporta līdzutēji, viņi tā neapzinās, cik taktisks ir riteņbraukšana. Es jau pat nesaprotu, cik taktisks. Es jau arī ne. Es ieslēdzu to gonku vērā sportā tajā svētdienā. Man kaut kādā brīdī, baigi garlaicīgi, tur nekas nenotiek. Bet īstenībā tur visu laiku kaut kādas taktiskās cīņas. Es saku, man arī tā, kad es skatos, es jau līdz galam nezinu, labi, esmu runājis ar mūsu džekiem, ja tur tādā plašākā sanāksmē. Tā neliela izpratne tev tā kā sāk veidoties, bet tāpat līdz galam tu nesaproti. Bet īsti nesaprotu, un man ir sanācis ar vienu tādu, es pat teiktu, speciālistu kopā pavērot vienu gongu, un tad arī, kā man viņš tur sāk stāstīt, un tad, labi, jā, tādas doma kontekstā es vēl gribu, vai tu dzirdēji viņa interviju uzreiz pēc finiša, pēc 5. vietas, vai tu dzirdēji mūsu kolēģi Matīs interviju? Nē, es tās nostājos. Bet es skatītājiem iesaku, atrodiet Sporta studijas YouTube kanālā, ir tā intervija. Cik piezemēts cilvēks var būt pēc tā, ka tu esi tādu sasniegumu sasniedzis, bet vienkārši tas parāda, kāds ir sportistam raksturs, ka tu neuzvari. Ka tu esi uzvarētājs un tev ir tā uzvarētāja domāšana. Toms bija tik, neteiksim sašļuts, bet viņš bija tik piezemēts. Jā, 5. vieta, jā, forši, jā, nocīnījos, bet nav medaļas, neuzvarēju, gribēju uzvarēt, gatavojos mēnesi. Vienkārši tas arī crazy, cik viņam ir tā domāšana tendēta. Kā sportistam tas arī būtu normāli, vai ne? Uzvar, nevis priecāties tur. Jā, 5. vieta, tas ir fenomenāls sasniegums, bet viņš tomēr gribēja vairāk. Jā. Tas man likās tā iespaidīgi. Tas domāšanas veids, ka viņš tur tā. Jā, bet runājot arī par to pasaules čempionu, kas bija, man tas baigi žēl bija Ķumens. Jo tas arī ir perspektīvas arī mūsu. Jā, cik esmu ar riteņbraucējiem tur runājis, tad arī viņš tiešām pēc tiem saviem apmēriem, ja viss saliksies, viņš jau nonāca ļoti labā aprūpē, tajā vācu komandā, kas ir zem Red Bull. Un tā tālāk, ja viss saliksies, tad... Arī paklausoties tās intervijas. Tev bija intervija. Jā, man sanāca viņu parunāties. Pirmo reizi dzīvē. Ļoti, pavisam 17 gadu, bet tik prātīgs, tik sakarīgs. Tā tiešām ļoti labi iespēja par sevi atstāja. Es tieši to gribēju teikt, kad es vienkārši... Tas jau bija pēc intervijas. Ja paprasa, Georg, cik tev gadi? 17. Okay. Un tik nosvērts. 25 gadi. Jā, un tik nosvērts un tik forši pastāst. Un lai tā būtu. Apmulsums nedaudz, ne? Jā, man šķiet, ka viņš mazliet vecāks. Es pirmo reizi tiešām viņu aprunājos un tā tālāk. Bet, ja viņam viss saliksies, tad viņš esot arī spējīgs uz... diezgan līdzīgām lietām kā Toms, bet tur, protams, atceramies arī Toms, cik ilgi viņam nāca tas, lai viņš kļūtu par labāko. Tur Amerikā, viņš brauc amerikāņu komandās, labi, Lidls jau arī ir amerikāņu komandā apakšā. Viegli nav klājies. Tās Amerikas tūras komandas, un galīgi viņam viegli nenāca. Rio atceros, viņš aizbrauca lielām ambīcijām, bet, toreiz... Arī mūsu izlasē, tāpat mums ir talantīgs, vienmēr bijis Krists Nēlans un Emīls Liepiņš. Viņam ir bijis jākonkurē arī mūsu braucējiem kaut kādā ziņā. Protams, būtu tas izlases numur 1. Jā, būtu, bet tur jau tāda baigā konkurence jau nav bijusi. Emīls ir cita plāna riteņbraucējs, jā. Emīlam es vēl tagad atceros to Eiropas čempionātu Lielbritānijā. Tur būtu bijusi medaļa. Un tā viss trāsa, viss bija salicies viņam perfekti. Viņa diena. Toreiz tas trāca viņam tur pārsprāga. Vienkārši un viss. Šausmīgi. Bet, katrā ziņā pat Ķumenu pasakojam līdzi. Es domāju, ka arī es pirms tam nebiju vispār sakojis līdzi, kas notiek junioru tūrēs. Jā. Dzirdēts bija, bet... Virsrakstos, ka viņš tur vinēja to viendienu, bet es vispār nebiju sakojis līdzi, kas notiek junioriem viendienās. Tagad, kad es Georgu parunāju, lai viņam veselība, lai viņš tiek apakaļ uz spēkām. Jā. Plus vēl arī Ruandā viņš ļoti labi iesāk. Jā. Viņam nebūtu bijis kritiens, es domāju, viņš arī tur būtu pa top vietām cīnījies noteikti. Tāpēc, bija baigi žēl, jo es gribēju redzēt, kas viņam ir pa spēkām. To, kad ir kritiens, to jau nevar ietekmēt. Jā. Un katrā ziņā tas čalis ir arī iemesls, lai pasakot līdz, kas notiek tajā junioru līmenī, kur es atzīšos, es nebiju vispār neko interesējies. Cik es man liekas, klausījos, tas bija Gatis Smukls, man liekas, mūsu junioru izlases treneris, kurš teica, ka vienkārši junioros tie kritieni diezgan izteikti, tāpēc, ka viņi daudz agresīvāk cīnās pa pozīcijām, nekā tas ir pieaugušo riteņbraukšanā. Līdz ar to, žēl, ka man liekas, ka tur tieši arī bija Georgam kaut kāda cīņa ar kādu no citiem konkurentiem, un viņš, man liekas, viņu paķēra, aizķēra. Es nezinu īsti, bet katrā ziņā tas arī nebūtu.
Nu, tā notika Ruandā, kas bija pie Ekvatora. Tieši Ekvators ir caur Ruandai. Sadala valstu divās daļās. Es ne tikai dīvaini eksperti par sportu, bet arī par geogrāfiju. Jā, noteikti. Karogas atpazīst. Man geogrāfija ļoti patīk. Tev nav problēmas ar karogiem? Nē, man viss kārtībā. Es parunāju ar vaininieku un pasmējāmies. Jā, tie, kas zina, varbūt nezina, mūsu kolēģis Reinis Vošanieks, viņam rīt panorāmā bija tur nelielas ČP ar karogiem, bet, būsim godīgi, ja jūs celtos 4 no rīta, jūs arī daudz ko sajaukt, ne tikai karogas. Taisnība. Labi, par hokeja tēmu jau pavisam tuvu ir tā priecīgā, laimīgā diena, kad sāksies NHL jaunā sezona. Nu, diezgan optimistiski varam raudzīties. Diezgan daudz latviešu hokeistu ir pie NHL apvāršana, gan AHL, gan NHL. Nu, parunāsim, kāda tava prognoze, cik, es gribētu skaitīt. Kāda ir tava? Nu, labi, mēs jau pirms ētera te runājām, es jau te sāku tavu taujāt un nedaudz jau tā kā prasīt, kas mums ir tādi, kas ir stabili NHL hokeisti un kur ir tādi, uz robežas. Nu, tad mēs saskaitījām, ka Elzmers Ļikins, Šilovs arī Šilovs, jā. Viņš sāks noteikti, jā. Tātad šī ir, jā, ka tie ir tādi stabili spēlētāji. Bet... Nē, stabili nē, bet es saku, Šilovs sāks. Okay. Labi, es pārformulēšu to jautājumu, kur es biju lapā ierakstījis, bet tagad nepateicu. Cik no tiem hokeistiem, par kuriem mēs runāsim, vismaz vienu spēli viņš šajā sezonā NHL vismaz nospēlēs? Vismaz vienu. Ļikins, Šilovs, Balīnskis, Ābols būs pamatsastāvā, Zemgus būs pamatsastāvā. Viņš tik vienā tajā pārbaudas spēlē 2 šaibas iemet. Wow! Tas vēl arī bija no rīta 5 uz lausu pagaidām. Nopietni? Kā tas var būt apmēram, jā. Nu, tad 5 jau mums ir. Nu, Ločmēls šo sezonu, es domāju, nospēlēs. Un, es domāju, ka Traumaks arī. Bļugars 7 būs. Traumaku. Nezinu. Es domāju, ka vienu spēli viņš nospēlēs. Es pat Traumaku arī domāju, ka viņš vienu spēli varētu nospēlēt. Jā, vismaz vienu. Ka viņam arī dos tomēr, jo viņš ir paņemts atpakaļ no Eiropas un parasti... Ja paņem no Eiropas, kurš nav bijis baigi ilgi Amerikā, tiem vēl tur liek to vienu sezonu apmēram, tur AHL, jā, bet tā kā viņam jau ir ļoti nesen tā Ziemeļamerikas pieredze, ka viņš principā jau... Cik sezonas AHL nospēlēja? 15 gadiem, liekas, Amerikā, ja pareizi atceros, bija, ja tad, viņam tur vispār nekāda problēma nav. Providencā tas bija viens no arī, laba statistika viņam bija reāli toreiz AHL. Jā, tā kā es saku, tad Traumaks arī varētu, mēs varētu cerēt, ka 8. Es saku, Ločmāls arī nospēlēs. Jā, man arī kaut kā tāds dos. Vispār, cik es esmu lasījis, Bruins organizācija ļoti viņu augsta vērtē. Jā. Tas pasaules čempions jau parādīja to, kad atlaid viņu uz izlasi. Tur arī bija viens no līderiem reāli. Viņi nerēķinās viņu kā AHL spēlētāju, ka viņi rēķinās kā NHL spēlētāju. Bet vai viņš sāks sezonu vai sezonas gaitā, tas ir tas ir jautājums, bet es domāju, ka spēles viņš noteikti kāds nospēlēs. Protams, atkal jautājums ir, cik daudz. Viens, ka jau reka nosūtīja lejā. Ansonam ir AHL līgums. Jācer, ka viņš beidzot aizdīs normālu sezonu. Nevis atkal būs kaut kādas traumas. Eriks Mateiko spēlē, pārbaudas spēlēs. Labi, bet nē. Viņš beidz. Viņam pirmais gads ir ārpus junioriem. Es domāju, ka viņš nenospēlēs. Bet es domāju, ka vēl viens ļoti stiprs kandidāts ir Sāns Vilmans. Tagad arī aizdītajā naktī ir gūti vārti. Vilmans ir tas stāsts. Atceramies pagājušajā gadā, kā viņš uguņoja tajās pārbaudas spēlēs. Tur kā viena no pēdējiem, pareizi atceros, atskaitīja toreiz. Jā, viņš gandrīz līdz pašām beigām bija. Jā, bet bija skaidrs, ka nepaturēs jau. Floridā vienkārši baigi pilnu komandu. Protams, jā. Bet tagad ir tā, ka viņš to vienu sezonu ir nospēlējis pēc junioriem, jau pieaugušo hoķīti. Plēfo viņš diezgan labi AHL nospēlēja. Ko tu nospēlēji? Viņi tur uz izšķirīgām spēlēm sēdināja malā. Nē, labi, viņam bija viens posms, ka viņam bija kaut kādi 7. Labi, bet saku, uz izšķirīgām spēlēm viņš nespēlēja, diemžēl. Viņš tajā pēdējā sērijā vienu spēli tikai nospēlēja. Tas gan finālsērijā viņš ja pareizi atceros. Bet play-offā kā tādā viņš daudz tiks. Nē, labi, bet es saku, viņam arī tā play-off pieredze ir, jā, tagad reka viņš kaut ko ir iemetis. Var būt, bet es vēl neticu. Kāpēc? Tāpēc, ka kā lai pasaka, tas ir Panthers. Jā, tur ir baigi stiprs komanda. Tas ir Panthers un varbūt, vai Sandis ir tāds ļoti noderīgs 4. maiņas kaplis. Laikam jau, ka nē. Arī es arī neesmu tā ļoti pārliecināts. Protams, ja runājam, teiksim, par to pašu Ansonu, kurš Pingvīnu fanu klubā ir, viņš jau arī, mūsu skatījumā tur, viņš vēl bija juniors, viņš arī bija tur metējis un tā tālāk, bet tagad jau Raivis Sens saprats, ka tā nebūs, jo viņš grib tur aizķerties.
tajā profesionālajā hokejā aiz okeāna, tad viņiem ir jābūt vairāk tādām kaplītēm. Jā. Un, Man kaut kādā vēl pamainīs to. Sandis varbūt arī to var izdarīt, bet jāskatās, ko vispār Panthers no viņa grib. Vai tomēr viņi grib cik interesanti. Laust viņu. Vai tomēr atstāt tādu, kāds viņš ir? Man interesanti likās, Sandis viesojās podkāstā Devītnieks. Es neesmu noskatījies. Es redzēju, ka bija, bet es pusi noklausījos. Baigi forši sarunu vajadzētu vispār otru pusi arī noklausīties. Bet viņš teica arī, ka viņa AHL komandas treneris pasauca uz sarunu, ka viņš tur bija 7 spēles pēc kārtas, man liekas, cik viņam bija tur tā rezultatīvā sērija. Un treneris esot pateicis, man vajag, lai tu dari citas lietas. Jā, tāpēc jau es tev saku. Tas likās interesanti, vai ne? Tāpēc jau es tev saku, ko viņi ar viņu darīs, jo šobrīd es Sandi neredzu kā tādu, 3. 4. maiņas džekus. Tomēr, viņam tās kvalitātes ir labas, jā, lai būtu klavieru spēlētājs, nevis nesējis. Protams, tas nemaina faktu, ka viņam arī fiziski jāspēlē, ko Sandis īstenībā ļoti labi arī tādā fiziskā spēlē izskatās, jā, bet es saku, tas ir no organizācijas atkarīgs, vai viņi tā kā vairāk redzēs tajā virzienā vai tajā virzienā. Piemēram, par Eriku Mateiko man vispār nekāda šauba nav. Viņu kapitāls, vai cik viņš rezultātīvs bija junioros, tad viņi taisīs par darba rūķi, 3. maiņa, un tāda džeka ir ritīgi vajadzīga. Par to man nekāda šauba nav, jā. Bet par Vilmani, tad arī par Loču man nav šauba, ka arī. Tas viennozīmīgi nebūs 4. maiņas džeks. Viņu nelauzīs vispār. Viņš ir tik tehnisks. Jā. Tik mīksts roks ir. Par Sandi es nemāku teikt. Acīm redzot to, ko viņš teica, man ir atzīmēts YouTube, ka man tas jānoskatās. Vēl neesmu noskatījies. Tas tik aizņemts, tas tik daudz darba ir. Jā. Par Sandi, šeit ir tāda dilēma, kā ir, kā nav. Nezinu, jāskatās. Man kaut kā vēl gribas ticēt, ka Andrija Ravīnskis arī var kaut kādu labu apstākļu dēļ vismaz vienu spēli nospēlēt NHL šajā sezonā. Viņš ir talantīgs spēlētājs. Neredzu, nē. Nepiekrīt. Lai man piedodas, novēlu viņam to, bet es neredzu. Laikam, Vankūverā tur jau diezgan liels bardaks ir. Tāpēc es saku, tur pie labas apstākļu sakritības. Bet tad viņam baigi labi sev jāparāda. Viņam pirmkārt no traumas ir jāatkopjas. Jā, viņam nenormāli labi sev jāparāda sezonas sākumā. Tad es kaut kā neticu, ka šogad tas varētu notikt. Ilgtermiņā, jā, protams, viņš tur. Jo, saprāt, Ravīnskam atšķirībā no Vilmaņa, jā, piemēram, vispār un Ansona, jā. Viņam vispār nekas nav jādara. Viņš ir enerģijas spēlētājs jau no paša sākuma. Viņam nekas nav jāmaina. Viņam tādam arī jābūt un visu. Un, ja viņu paņēma, nozīmē, ka viņš jau viņiem patīk, kāds viņš ir. Jā. Viņš jau, cik es saprotu, ļoti labi sevi pierādījis Vankūveras skautiem tieši pasaules čempionātā. Jā, kā viņš to līgumu, mēs jau toreiz runājām. Pēc tā viņš arī izpelnījās. Tas liekas. Jā. Tā ir tā labā lieta Ravīnskam, bet es kaut kā neticu, ka šogad tas varētu vēl notikt. Spēlētājs, kurš mazāk mums ir pieminēts, tas ir Pēters Bulons, U20 izlases aizsargs. Viņš bija Vegasā, treniņu nometnē, viņu gan atkal aizsūtīja uz junioriem. Jā, viņš jau sezonas sācis arī junioros. Jā, kā tev liekas, viņa iespēja... Viņš ir super tāds, kā all-around aizsargs. Tas ir tas, kas ir mūsdienu hokejā, līdzīgs kāds Belīnskis, ir tāds aizsargs, kas spēj pieslēgties uzbrukumā, kas principā tāds universālais hokejists. Ja? Viņš var gan aizsardzībā, gan viņš var pieslēgties uzbrukumā. Tiešām Pēterim tur viss kārtībā arī tie U20 čempionātā. Viņš viennozīmīgi labākais komandas aizsargs bija. Tur vispār bez nekādiem variantiem. Bet tas, ka viņu nenodraftēja, tas pat viņam, man liekas, pa labi nāk. Ja šobrīd viņš nav piesaists nevienai komandai, ja? Un turpinot darīt savas lietas, ko viņš arī labi rāda laukumā, viņam ir plašāks izvēles iespējas, nevis, ka tevi tur nodraftē, 6. kārtā, ja? Un tu esi piesaists vienai komandai listēm. 20, cik tur bija 8 gadiem, 24, 28. Jā, tev piedāvā tur līgumu, tāpēc tam tu iegūsti tiesības vēl ilgāk uz sevi. Jā, tā tur bija. Tā kā viņam pat īstenībā man liekas, tas labi, ka viņš nav nodraftēts. Bet baigi žēl, kas ir tas, ka viņš, viņš jau ir pāraudzis junioru vecumu. Un tagad viņš tajā Kvebekā turpinās spēlēt. Tas man uzskat, ka viņam jau bija jāspēlē AHL. Nē, vienkārši veču hokeju vajadzētu. Tā tīri, bet... Es varbūt arī kļūdos. Ir jau varbūt arī piemēri labi tādi, ka tu nospēlē to papildus vienu gadu vēl arī pie junioriem. Viņš ir 5. gads, jo šogad ir junior 6. gads. Jā. Tā kā, es nezinu.
Nu, labi, tagad... Ja jau nebija varianti, tad nebija varianti. Tad tur arī jāspēlē. Kur tev sūta? Jā, Tur, kur tu vari, tur arī spēlē. Pēc tam skaties un dzīvo un domā. Labi, mēs tagad esam apzinājuši plus mīnus to NHL, AHL, mūsu to lociņu. Cik vismaz vienu spēli šajā NHL sezonā, cik no šiem nosauktajiem tu teiktu, ka aizvadīs? Es jau teicu 8. Mēs sanāca 8. Mēs Likins, Šilovs, Balinskis, Ābols, Bļugers, Girgensons, Ločmelis. Tam, ko es aizmirsu? Traumaks. Un Traumaks es vēl teicu. Jā, 8. Tad tu uzskati, ka Latvijai būs rekords, jo šobrīd mums bija 7 vienlaicīgi spēlējoši hokejas NHL rekords. Tu saki, ka būs, ka kritīs, ka būs tie 8, jā? Tā izskatās. Cik tur būs stabili, cik, teiksim, tā pašam Edvardam izdosies tur nostiprināties un tā tālāk. Es saku, Edvardam ir tas, ka, īstenībā laba komanda, jo tur ir izteikti pirmā mājiņa, Red Wingiem, jā, bet tur pārējiem džekiem viņš tur var cīnīties. Teiksim, tāpat 3. 4. mājiņa, tur viņš jebkura var tiešām cīnīties. Tā komanda ir laba. Vienkārši viņam mīnus viņš tas divizionu līgums, ka viņi mierīgi var nosūtīt lejā un nav viņam jāmaksā lielā alga. Un tas ir svarīgi. Nu, es būšu diezgan bieži svarīgi. Es būšu nedaudz optimistiskāks. Es likšu par vienu vairāk, tad es uzskatu, ka var būt Ravīnskis vai kas vēl varētu Vilmans mums būt. Jā. Es saku, ka kāds no viņiem noteikti arī. Tad es teiktu, ka 9. Bet es saku, es esmu optimists. Es gribu, lai pēc iespējas vairāk ir. Ja mums saka vienkārši forši, varam paņemt. Tā ir cits smēķis, ka tu sako saviem līdzi, ka viņi tur vismaz par un ap to NHL ir. Atceries pirms, tas bija baigi sen. Es nezinu, vai es varēšu atcerēties tik sen. Artūrs Irba bija vārdsargu treneris, un viņiem savienojas vārdsargu un pieteica Artūru toreiz. Buffalo? Jā. Atceros, jā. 15. gads varētu būt. Jā, viņš Buffalo bija Ted Nolan. Jā. Komanda tiltiņā. Tad jau viņam arī skaitās. Laukumā neizgāja. Bet... Jā. Nē, bet es domāju, vienu spēli vismaz nospēlēs. Jā. Es neatceros, viņš saģērbās. Viņš pat saģērbās uz to spēli. Viņš bija pieteikumā, viņš bija otrais. Pieteikumā bija, viņš saģērbās pat laikam. Jā, kaut kas tāds. Jā, pēc es precīzi neatceros. Bija tātad 8 un 9. Tā mēs domājam. Un tagad nākamais jautājums. Cik no tieši, tas vairāk par uzbrukums grupas hokejistiem, cik no šiem hokejistiem, vai ne, precīzāk sakot, kurš no hokejistiem būs visrezultatīvākais? Kuram būs visvairāk punktu no mūsu NHL-iešiem? No NHL-iešiem? Mēs Likins, Šilovs te nebūs. Tas skaidrs, jā. Es tāpēc teicu uzbrukuma grupas hokejistiem. Kurš tas varētu būt? Ābols vai Bļugers? Es to domāju. Pēc špiko man atbild. Kur tu? Nē. Es vienkārši skatos, lai man neaizmirst tās klāsts. Pierakstīts. Es biju domājis Ābols, jo man kaut kā ļoti patīk, kā Rodrigo ir iesācis pārbaudas spēlēs. Bet es nebūšu pārsteigts, ja Ločmelis. Tu pat šitik izmetīsi. Es gribu redzēt, kāds viņš izskatīsies NHL laukumos. Ja viņi ieliks ar tādu pareizo lomu, ka tiešām viņam tiks dot iespēju, tad Ločmelis katrā ziņā tos punktiņus māk savākt, jebkurā spēlē. Ja. Bet jāstāsta, cik daudz Bostona viņam uzticēsies šo sezonu. Jo es ticu, ka viņš šo sezonu spēlēs NHL. Cik daudz, tas ir jautājums. Ja tiešām viņam iedos tas spēles daudz, tad es pat nebrīdos, ja viņš varētu pārspēt Bļugeru un Ābolu arī rezultātu. Tas jau ir bold statement. Es to domāju, jā. Bet es saku, tur viss kaut kas var notikt. Šobrīd izskatās manā skatījumā cerīgi Ločmelim. Bet... Vai tā būs vai nē? Tā būs, to jau mēs nezinām. Jā, bet liekas, ka, starp citu, Filadelfijā kopš pamainījies treneris ļoti Rodrigo uzticās, par ko man ļoti liels prieks ir. Un to parāda arī pārbaudas spēles. Jau viņam ir otrie gūtie vārti aizstādītajā naktī. Viņam ir otrais vārtu guvums un jau arī rezultatīvu piespēli viņam bijuši. Tā kā tie punkti diezgan raiti krājās viņam pārbaudas spēlēs. Tas spēles laiks varbūt varēja būt lielāks. Man liekas, tagad bija 13 vai 14 minūtes Rodrigo, bet man liekas tā pozitīvi, jā. Teodors ir stabila NHL vērtība, skaidrs, ka tas ir tāda drošā likme. Man liekas, Ābols arī. Man liekas, ka viņš pagājušajā sezonā parādīja to, ka arī viņš ir stabila vērtība un šobrīd viņam vairs nav tur, ar zobiem un nogiem tur pa kaut kādu vienu vietu, kur 10 spēlētājs to vienu vietu pretendē. Es domāju, ka ar Ābolu tur arī rēķinās. Gan Rodrigo tik 22 spēles pagājušajā sezonā. Viņš būs pamats uz tavu spēlētājs. Jā, bet tur jau arī, taču es piemēram, uzskatu, ka tas arī bija divizionu līguma dēļ.
Nu, gan jau. Vienkārši viņi bija viegli mētāti. Tur ir tā lieta, ka viņi bija viegli mētāti. Tagad ir vienvirziens, es domāju, ka viņš pamatsastāv Džeks. Jā, protams, par to lomu minūtēm tur atkal kā kur spēle. Tur iespējams būs arī spēles, kur varbūt abos nospēlēs, nezinu, 7 minūtes tikai, jā, bet es domāju, ka viņš ir pamatsastāv Džeks tajā Flyeros un viņš ir pierādījis sevi ar to spēli, ko pagājušo gadu. Jo šeit ir tas, ko es saku arī par to pašu Traumaku. Traumaks šobrīd ir būtībā līdzīgā situācijā kā Ābols pagājušo gadu. Viņam ir tas divvirziens, ka viņi var mētāt. Jākapā un jāparāda. Viņi var baigi mētāt. Jā, tu pat esi varbūt mazliet varbūt labāks nekā Džeks, tās pašas 4. maiņas Džeks ar vienvirzienu, jā, bet ja viņi nosūta, viņš caur vaiverēm jāliek, viņi var vispār pazaudēt. Jā. Naudas jautājums un AHL viņam jāmaksā tāpat pilna alga. Šeit ir tās lietiņas un mēdz jau diezgan bieži arī šādā veidā taupīt. Balinski tas pats bija. Arī, ka viņam bija divvirziens. Tagad viņš ir tik stabils, man liekas, Pantēra vērtība. Bet es gribu īsi par Artūru Šilovu. Viņš ir mainījis komandas, viņu aizmainīja Vancouveru uz Pingvīniem. Cik daudz spēlēs Artūrs un kāda būs viņa loma? Man liekas, ka, ja tu man jautā, tad es domāju, ka tas būs noteikti kaut kas vairāk nekā tas bija pērn Vancouverā. Sākumā, jā. Sākumā viņam dos iespēju. Bet, es saku, Pingvīni, viņiem ir ritīgi pārbūta. Viņi, es domāju, ne pa ko baigi necīnās. Viņi varbūt būs tur. Artūram šobrīd Pingvīnos nonākot ir labā lieta tāda, ka 100% viņam dos iespēju. Jā. Bet sliktā lieta ir tāda, ka tā komanda būs... Aizsardzība varētu būt, ka būs diezgan šķidra. Ka tā komanda būs diezgan šķidra visa, ne jau tikai aizsardzība. Jā. Un tas varbūt arī nospēlēt paslikt kaut kādās statistikās un tā tālāk. Un šādā veidā, jā. Tā kā, Artūram tur būs baigi, jā, daudz pudes sāls manā skatījumā. Bet labā ziņa tā, ka iespēja viņam noteikti 100% dos. Plus jau uzspēlēt kopā ar Sidneju. Cik daudziem spēlētājiem ir bijis tāda iespēja. Jā, tagad tikko bija Elmērs Ļikinām iespēja piedalīties. Marks Andrē Flerī atveda spēli. Elvis Kolumbus vārtos. Labi, bet tu nesalīdzini Flerī ar Crosby. Nē. Protams. Flerī ir arī leģendārs. Arī zvaigzne. Jā, bet Sidnijs ir... Tas taču ir Sidnijs, atvaino man. Tā kā, nē. Tad es saku, Šilovam arī tas laiciņš jāpabauda, kad viņam tāds ir. Vienīgais mīnus jau tāds, ka Arturs jau ir tik kluss un vārdsargi vienmēr sēž savā stūrī. Mēs esam dzirdējuši, ka viņš cik ļoti Arturam patīk trenēties un kāds viņš ir kaut kādā mērā pats psihopāts uz to trenēšanos. Jā. Es nezinu. Darbētīgi. Bija taču Viģiks, man sociālās tīklos izmet, kur tieši Sidnijs arī trenējās. Turpat Šilovs diezgan labi tur ķēra tās ripas. Sidnijs Crosbys izpilda. Tas... Labi, Sidnijs, man liekas, vienkārši arī gribēja, lai viņš noķer. Pagaid, rēķina. Pingvīnos, domāju, ka Sidnijs pats nesaprot, ka viņa nav titula pretendēta. Viņam šobrīd ir pārbūve, jā. Ir jaunais vārdsargs. Viņam nav vārdsargs šobrīd izteikti pirmā, jā. Domāju, ka viņš neapzinās, ka tādam jaunam čalim tikko atnākot ir jādod pārliecība. Taču beidz. Protams, un es domāju, ka tas pats Sidnijs arī ar Artūru šādā veidā tīri psiholoģiski mazliet var pastrādāt, tādējādi iedrošināt un vispārējo un tā tālāk. Jo, es saku, viņam iespēja dos, tas ir 100%. Kā viņš to izmantos, tā jau ir cita lieta. Jā. Atceramies, kā viņš ienāca NHL, izmantoja to savu iespēju. Turpinājums arī. Mēs nevaram teikt, ka Vancouver nedeva viņam iespējas. Vienkārši neķēra. Tur nevar teikt, ka Vancouver tur noraka. Nebija tā. Vienkārši neķēra, negāja tā spēle un viss. Nebija gatavs. Tāpēc tagad ir restarts, un principā viņš ir tādā pašā pozīcijā, kā viņš bija pagājušajā sākumā. Būtībā tā ir. Tā ir. Labi, tur Vancouverā bija vēl Demko, kurš savainos, un viss gaidīja labi. Tagad Arturam dodam iespēju, bet, ja Demko būs asals, tad viņš spēlēs. Tur varbūt mazliet citādāk. Pingvīniem nav tāda situācija. Mēs aizmirstam, ka Arturs viņš nav vēl baigi gados vecs. Tas ir numur 1 arguments. Jā, bet baigi jaunais ar viņš. Nav viņš jau. 4 gadi, jāsāk spēlēt. Jā, bet tomēr tas nav nekāds 3. Es jau skatos arī mūsu scenārijā. Arturs Žagais arī baigais jaunais tālāns 2000. gada Džeks. Baigais jaunais, 25 gadu, tur jāspēlē. Es saprotu, arī Arturam jāspēlē. Bet tāpat laikā Arturs tomēr ir pasaules čempionāta vērtīgākais spēlētājs. Tas mums ir, kad mums vēl bija pasaules čempionu MVP. Bet tas ir pierādījums tam, ka viņš jau vairs nav nekāds jaunais spēlētājs.
Viņš jau ir gatavs produkts, viss ir jāspēlē. Nu, tieši tā. Ir jāizmanto iespēja jāspēlē viss. Viņš ir gatavs. Viss. Bet tur ir tā lieta. Sargās pingvīns vārds un viss būs. Arī Žagaram ir jāspēlē. Labi, par to varbūt, ja mums vēl sanāks laiks, jo mums te temati ir tik daudz, ko mēs gribam izrunāt, bet laiks, mums patīk tik daudz runāt, mums ir ko teikt kā divām ekspertiem. Mums ir laiks, ja? Es teiktu, ka mums ir laiks vēl tikai vienam tematam. Izvēlamies. Izvēlēs. Es domāju, jāparunā ir par futbolu. Tomēr Labi. Sporta karali, bet vietējā mērogā. Andri, kas notiek ar RFS komandu? Eiropas līgas pamaturnīrā varam uzvarēt Grandu Ajax un varam cīnīties neizšķirt ar Galatasaray, bet nevaram uzvarēt vietējā čempionātā. Diezgan smagnēji, tur vairāk tie zaudējumi. Vienkārši par daudz. Manā skatījumā vienkārši par daudz. Un RFS, tas pamatsastāv kodols ir, labi, neteiksim veci, bet gadu pieredzējuši spēlētāji. Arī visas kaut kādas intervijas, ko tu klausies, ka pretinieki vienmēr stāsta par RFS, arī tieši pašos Eiropas kvalifikācijās. Šogad viņi visi uzsver pieredzējuši komandu. Un tā arī ir, ja tu pasties tos atslēgas spēlētājus, viņi visi ir pieredzējuši. Man liekas, ka viņi vienkārši noguruši. Vienkārši degviela beidzās, jā. Vienkārši noguruši. Nevar tu uzturēt sevi formā. Viņam sanāca 12 mēneši, un tad vēl, tagad sanāk tām 12 plus 6, 18. 18 mēneši, tad bija jābūt. Principā bez ja tu pasties, piemēram, kas man uzreiz arī Rīgas derbijā iekrita acīs, Marešs. Kā viņš lidoja pa laukumu pagājušajā sezonā, arī Eiropasos. Māris Verpakovs pateica, ka viņš 91. gadu, sanāk 34 gadi bija, ka pa viņu ir interesi no Eiropas. Ka, ja gribētu, mēs pat varētu viņam arī pārdot, kaut ko nopelnīt. Tagad viņi paskaties, tas ir... Likās ēni, likuši no tā spēlētāja. Viņš man liekas, RFS pamatsastāvā drīz nebūs. Bet un tur arī tā ķermeņa valoda, arī tā paša Moras pret to pašu Mārešu. Arī tur ir tā, ka viņš nāk viņam klāt un vienkārši prasa, kāpēc kaut ko tik jocīgi izdomāja tajā laukumā. Kas tas par lēmumu vispār bija? Un ne tikai treneris, arī spēlētāji viņam nāk klāt. Tas ir viens mazs piemērs, kad viņš kreisajā malā aizsardzībā, viņš pagājušo sezonu reāli spīdēja. Adams Marhijevs tika pārdots. Es domāju, ka tas tomēr bija arī viens no šeit jau arī uzbrukuma grupas arī tādiem līderiem. Jānim Ikoni. Centrālās grupas. Marhijevu pārdošana, man liekas, kad es, piemēram, biju viens no tiem cilvēkiem, kurš Marhijevu, man patīk kāds spēlētājs viss kārtībā, bet es tā baigi visu tur... Baigi fanoja? Baigi fanoja. Skatos, ir labs, bet kaut kas man... Likās attieksmē, ka viņš kaut kāds problēmas. Kaut kas īsti man viņam nepatīk tā tīri, bet tagad, kad viņa nav, var redzēt, kas pietrūkst. Tur liek blakus Paničam jebko. Tur izmēģinājuši ir visu tur blakus Paničam likt. Nav. Nestrādā. Vēl Jānim Ikoniekam sarkanās kartītes. Un ko es vēl gribu pateikt? Vienīgais džeks no RFS sastāva, kas spēlē tikpat labi un pat varbūt labāk, ir Stefans Paničs. Viņš manā skatījumā ir vienīgais, kurš ir noturējis to līmeni, kāds bija tas zelta sezonas, kā sāka, sapņu sezonas. Maģiskā, vai kā tur bija tā filma. Cīņa par sapni bija. Var jau būt. Maģiskā sezona. Maģiskā sezona Un cīņa par sapni bija tā filma. Tā kā, es saku, Paničs manā skatījumā ir vienīgais, kurš ir noturējis to līmeni un pat varbūt pat vēl labāk spēlē. Salīdzinot ar visiem pārējiem, diemžēl. Vārtsargs arī pamainījies. Un Ants Brālēns ir projām. Ir tie spēlētāji pamainījušies, un būsim godīgi. Man liekas, ka tas sastāvs nevis kļūst stiprāks, bet objektīvi. Arī, kā tu teici, spēlētājiem nogurums, sagurums kaut kāds. Es domāju, arī morālais nogurums varētu būt. Varbūt, ka arī Viktora Morovs kaut kādas taktiskās schēmas ir pret atkodušas. Es vienkārši domāju, ka tur ir vienkārši arī morālais tāds nogurums ir vienkārši starp visiem, jo, RFS slavena ar to, mums bija par savu noturību, ka tie spēlētāji kodols saglabājās, pielas un kaut ko mazliet klāt, bet kodols saglabājās, treneru korpus arī nemainās nekas. Un, ja tu tik ilgus gadus esi kopā, mēs esam vienā epizodē šo runājām, par to psiholoģiju, ka gribot, negribot, ja tu tik ilgi esi plec pie pleca, rutīniņa tev iestājas. Iestājas kaut kāda rutīna, tu sāc.
Kašķēties. Mazliet kašķēties, ja kaut kāda viena lieta, ko tur, nezinu, tenis bumbiņu, piemēram, viens spēlētājs daudz pret grīdu, kad viņš to darīs 3 gadus vai 4 gadus no vietas, ja, un pēkšņi tu ieej, un tu skaitina. Tas sāk kretināt, ka tu trauks nenomazgā. Jā. Tieši tā. Nu, ģimenes scēniņas. Kaut kas tāds iespējams arī varētu būt. Bet īstenībā runāju par RFS, tas pēdējais Rīgas derbijs man patika. Man patīk, kā viņi spēlēja. Tur viss bija redzams. Tā kā pakaļsvils, tad jau arī spēlē. Nu, jā. Man patīk, kā viņi spēlēja. Tur kaut ko atkal varēja redzēt no tā RFS. Dzīvību. Jā, tiešām. Tur gribu paslavēt, ka tur nomotivēti bija un pakaļsvila un spēlēja. Šoreiz vienkārši gribētu teikt, ka nesanāca. Līdz no otras puses, Rīga FC, viņi spēlēja tā, ka, kā lai pasaka, man slēgt bija tāda sajūta, jā, RFS bija pārstāvs, viņi tā kā vairāk uzbrukuma, vairāk gribēja tur iesist un tā tālāk. Bet man slēgt kaut ko izskatījās, ka Rīga FC tomēr, ja viņiem gribētos, ja būtu tāds uzdevums no trenera, ieslēgt to pusi ātrumiņu mazliet ātrāk, vienkārši ātrāk un tā kā pārliecinošāk izskatījās. Jo, manā skatījumā tas pēdējais Rīgas darbības bija tas, ka vienkārši Rīga FC bija atnākusi paņemt nešķiet, viņi arī to paņēma visu. Bet labi, tagad, teiksim, tādās nākamās Eiropas sezonas kontekstā, ja mēs runājam, ko Rīga FC varēs izdarīt Champions League kvalifikācijā? Viņi varēs atkārtot vismaz RFS to Eiropas līgas pamatturnīru. Nekas jau nemainās. Rīga FC vai RFS, viņiem abiem diviem ir salīdzinoši līdzīgi tie UEFA ranga punkti. Pirmā kārtā būsim izsātē, pirmā kārta ir jāpārvar, pēc tam jāskatās visas tās izlodes. Tālāk nāk pretī. Ja nāks atkal, piemēram, tāda Rīga FC, ja viņi arī saglabā kodolu, ko vēl varbūt mazliet pastiprinās, tur nāk atkal tāpat kaut kāda Somu komanda. Tā ir laimes spēle. Tas atkal izklausīsies varbūt iedomīgi un provocējoši tā tālāk, bet Rīgai FC manā skatījumā, piemēram, tās Kupijo komanda tur jāņem ar šādu sastāvu, un ja viņi vēl, vinēs, pieļauj, ka viņi vēl kaut ko mazliet pastiprināsies. Pasties, vispār, ja mēs tā globāli skatāmies, tad es teiktu, ka Rīga FC bija daudzkārt veiksmīgāka Eiropas sezona, Beitar apspēlēja mājās, vienkārši fantastiski spēlē, aizvedot mājās Spartu vinējām. Iespieda Spartu spēlēt, aizsardzība, aizsargāties, jā. Lūk. Tāpat kā, piemēram, vakardien es biju Daugavpils pret to pašu Rīgu FC. Jā, Daugavpils zaudēja 0-1, bet piespiest Rīgu FC. Otrajā puslaikā. Principā visu otro puslaiku vienkārši sēdēt, autobusu uzlikt. Daugavpilī, zaudējums 0-1, bet par nostu džekiem, tur es ceru, ka treneris arī viņus saslavē ritīgi, ka vienkārši mēs piespiedām Rīgu FC sēdēt aizsardzībā. Tas manā skatījumā bija ok. Ļoti tur jāuzslavē džeki. Jā, labi, mums vēl ir daudz, mums būtu par ko runāt, bet gribam iekļauties, lai jums ir interesanti, lai nav tik stundām jāskatās, jāklausās. Savādāk būs kā man, kad es jau esmu atzīmējis kaut kādus podkāstus, kas man jānoklausās, un tā arī desenāk. Mums sanāca 1, 2, 3, 4 temati vēl aiz strīps, bet varbūt, ka kādās nākamajās raidījumos mēs tos varēsim atkal aktualizēt. Bet prieks, ka skatāties, klausāties. Paldies tiem, kas liek īkšķīšus, kas dalās ar šo visu. Tad mēs uzliksim tagad to tur, kad... Tagad būs. Tad abonējiet, jā? Abonējiet, īkšķīt uz augšu un abonējiet, jā? Jā, un varam apsveikt, mums ir 200 sekotājs, tas subscriberu skaits pārsniegts. Un mēs esam īstenībā ļoti priecīgi, ka arī pagājušajā epizodē virs 1000 skatījumiem. Tā kā paldies, ka klausāties, atbalstāt. Arī par kritiku, paldies heiteriem. Tas mums arī palīdz iet uz priekšu. Ja? Tā kā mēs turpinām būt divānā pirdēji, divāni eksperti, runāt par sportu no savas perspektīvas. Un tad jau tiekamies nākamajā raidījumā. Labi, čau!